ielas. Ziniet, ko es nopirkšu gumijas zābakus. Jūs arī gumijas zābakus uzdāvit un pa Kurņava ielu pasteigāsim. Tad, kad ir lielie dubļi. Ne Kurņava iela, es gribu viņu nosaukt dubļu ielu. Ziniet, ko mana meita aizbrauca 20 gadu, viņa dzīvo ārzemē. Un kad es pie viņas uz Angliju aizbraucu, ziniet, ko es viņu šokā. Es domāju, es varbūt citā planētā atrodos. Un atbraucu savu brīvo Latviju. Es esmu savas dzimtenes patrioti, ja? Bet tā nolaist ielu, ka man jāiet līdz muzeju ar tādiem gumijas zābakiem, pēc tam es pārgēru un neļu. Es tagad jūs klausaties mani. Es esmu pedagogs, es zinu, kur jāpiemēr, ja? Un tā ir šausmīga iela. Es dubļēju, es gribu. Jā, pabrauc. Nu, tas ir efektāms. Es atbildēšu. Jā. Ludzas novadā un arī pilsētā mēs jau redzam, ka gadu uz gadu mēs realizējam vairākus projektus un notiek melnā sekuma izbūve. Kurņava iela ir izprojektēta. Kad tas būs tuvākajās varbūt nākamā gadā, jo mēs esam izstrādājuši projektu. Mums arī bija virzība, ka mēs to darīsim ātrāk, bet tur ir vēl sadales tīklu pārbūve jāveic. Jā, un mēs nevaram sabūvēt ielu, ieguldot, un elektrību atstāt veceļos balstos. Tāpēc es ceru, ka nākamajā gadā mēs vienosimies kopā ar sadales tīkliem, jo tehniskais projekts ir gatavs, un Kurņava iela būs pārbūvēta.